federācija visā Latvijā organizē hokeja dienu mazākajiem bērniem. Mums ir ļoti daudz jaunieku hokejas ieradušies, pār pa 30 bērniem. Dažiem tie ir pirmie soļi uz ledus, daži jau ir ieslidojušies. Domāju, ļoti jauks pasākums izdarīs. Es domāju, ka šī diena no federācijas puses ir diezgan labs atjauninājums vai jaunums, kā lai saka. Tāpēc, kad bērniem un jauniešiem, kuriem varbūt ikdienas gaitās nav iespēja pamēģināt to slidošanu vai vecākiem finansiāli apsvērumu dēļ nav, tad šī diena ir domāta tieši viņiem. Un, kā zinu, varbūt kāds no viņiem kādreiz būs hokejs, un tie pirmie soļi tam maziem bērnam būs tieši pateicoties tādai hokeja dienai. Tāpēc gaidam visu šodien Akropolē un arī citās hallēs un gaidam jaunos censoņus. Daudz vecāki domā, ka hokejs ir ļoti dārgs sporta veids vai arī būtu par vēlu, bet, teiksim, ka mēs kā no treneru puses redzam, ka līdz 12 gadiem vēl vienmēr ir iespēja iesākt. Un šī hokeja diena šodien arī domāta tam, lai bērni līdz 12 gadiem varētu izmēģināt. Nūju paturēt rokās, varbūt tās iziet ledus pirmo reizi, ķiveres, paskatīties, kāds izskatās. Un tad šī sasaisti ar sporta veidu dod viņiem iespēju būt nākamajiem mūsu ozoliņiem. Es ieteiktu izvēlēties, tāpēc, ka tas ir ļoti daudzpusīgs sporta veids. Tur ir vairāk komponentu kopā, tad galvenokārt ir visu muskuļu grupu darbība. Viņai ir ļoti daudz jādomā, ļoti laba reakcija. Un sportu kā tādu vajadzētu vispār izvēlēties, jo visi cilvēki, kas ir kādu laiku nodarbojušies sportu, ir daudz mērķiecīgāki, ka viņi dzīvē vēl tomēr vairāk kaut ko sasniegt. Šis būtu tas aspekts, kā veidot labas personības, kā veidot cilvēcisko vidi, kurā viņš atrodas, tad darbs komandā, ļoti daudz citu aspektu, ar kuriem es varētu sasaistīt hokeju tieši. Hokejs ir, es domāju, vispopulārākais sporta veids Latvijā, tautā mīlēts. Tas attīsta bērnu gan fiziski, gan garīgi. Es domāju, ļoti grūti no rītiem piecelties 6 naktis lidot. Bērni to dara, tas norūda raksturu. Ja viņi arī nebūs labi hokejisti vai hokeja treneri, viņi būs ļoti labi cilvēki.